Labrīt, un sveicu jūs šajā otrdienas rītā. Mēs turpinām apskatīt Galatiešu vēstules 4. nodaļu. Šodien mēs apskatām 5. pantu, jo katram jānes sava nasta. Un tas seko tam, ko mēs redzējām vakar. Katrs, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā, nevis citu, jo katram jānes sava nasta. Mēs katrs esam atbildīgi par sevi. Pienāks diena, ka mēs nomirsim un ka mēs nostāsimies Dieva lielās tiesas priekšā, nostāsimies paši Kristu priekšā, un mēs atbildēsim nevis par citiem, jūs neatbildēsiet par mani, es neatbildēšu par jums, bet mēs katrs atbildēsim par sevi. Viens mācītājs, ko es ļoti cienu, vienmēr saka, es gaidu un gatavojos uz to dienu, ka man būs audiens ar vienu, kad es būšu Kristus priekšā. Un es došu viņam norēķinu par to, ko es esmu darījis ar tām dāvanām, ko viņš man ir devis. Un tā mums katram vajag to saprast. Atcerieties, mēs esam viņa roka darbs, radīti labiem darbiem Kristu Jēzu, ko viņš iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un, kad mēs nostāsimies viņa priekšā, tad mēs redzēsim, kā izskatījās mūsu darbi Dieva acīs. Mēs kādreiz lepojamies un domājam, ka mēs darām ļoti labu, mēs saņemam pateicību un godu no cilvēkiem, un ja mūsu motivācija bijis, lai saņemtu godu un pateicību no cilvēkiem, tad, kā Jēzus mācīja Kalnu sprediķī, mēs jau savu algu esam saņēmuši. Ja mūsu motivācija ir mīlestība un mēs atsaucamies Dieva mīlestībai ar mīlestības darbiem un kalpojam viņām mīlestībā, tad tā ir cita lieta. Un kādas algas mēs saņemsim debesīs, to mēs redzēsim, ka mēs tur tiksim. Tas nav tik svarīgi. Tā svarīgā lieta ir, ka mēs apzināmies, ka mēs esam atbildīgi katrs pats par sevi, ne par nevienu citu. Mēs atbildēsim par savu dzīvi, ko mēs darījām ar to dzīvi, ko Dievs mums deva, kā mēs izmantojam tos gadus, tās dienas, tās stundas, ko Dievs mums ir devis, ko mēs darījām ar visam dāvanām, kādas viņš mums piešķīra, vai mēs bijām savtīgi, vai mēs kalpojam sev un savām vajadzībām, vai mēs lūkojam arī par citiem, vai mēs dzīvojam, pildījām augstāko baustu vai ne. Sapratīsim, ka šīs lietas nav saistītas ar vai mēs tiksim debesīs vai ne. Mūsu pestīšana ir gādāt caur Jēzus izlietām asinīm. Šis ir jautājums, kā Dievs saredz mūsu darbs, un ka mēs atbildēsim arī par katru vārdu, ko mēs esam sacījuši. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jaunu dienu, izlūdzamies Tev svētību, mēs pateicamies par Taviem vārdiem un par šiem spēcīgiem atgādinājumiem, ka vienu dienu mēs stāsimies Tavā priekšā. Un mēs atbildēsim, kungs, par savu dzīvi, mēs atbildēsim par saviem darbiem, mēs atbildēsim par vārdiem, ko esam runājuši, par ko esam un nesam darījuši vismazākajiem. Kungs, palīdzi mums to saprast. Piedod mums par tām reizēm, kad esam bijuši savtīgi un domājuši tikai par sevi vai meklējuši tukšu godu. Mēs no jauna sevi pakļaujam Tev un izlūdzamies Tavu žēlistību un svētību, un lūdzam piedod mums, un palīdz mums staigāt šodien Tavā gaismā. Palīdz, lai mīlestība būtu mūsu motivācija visās lietās. Aizlūdzam par kungs, par mūsu zemi, mēs lūdzam par mūsu vadību. Tiešām viņi sanāk kopā šīs dienās spriest par svarīgām lietām, un mēs lūdzam, lai viņi zinātu, ko spriest, ko pieņemt, ko atmest, kādā veidā rīkoties. Tāpat aizlūdzam par Latviju, par Latvijas saimi, lūdzam par prezidentu, aizlūdzam, kungs, par visiem, kas ir atbildīgos amatos. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs lūdzam, kungs, apžēlojies. Mēs aizlūdzam par citām vietām pasaulē, kur ir konflikti un nemieri. Kungs, apžēlojies. Dod, lai mēs iemācāmies sadzīvot viens ar otru. Mēs aizlūdzam speciāli par pazudušām dvēselēm, par tiem, kas Tevi vēl nepazīst. Un lūdzam, lai šodien būtu diena, kad daudz pie Tevis atgriežas. Piestājies klāt pie slimājiem, pie vientuļiem un nabagiem, atraitnēm un bārenīšiem. Kungs, esiet tiem, kas ir sērās, ar tiem, kam vienkārši dzīve ir pārāk grūta, kas neredz nekādu jēgu. Kungs, visu nododam Tev, pateicamies par visu Tavu gādību, par visu skaistumu, ko mēs redzam visapkārt, par to, ka Tu esi dāvājis mums jaunu dienu. Lūdzam, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi, un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu
Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums līdz atkal tiksimies ar Dievu palīgu. Es ceru, ka tas būs atkal rītdien.